No Kenijas dienvidiem atgriežamies galvaspilsētā Nairobī. Tālāk dosimies uz 500 km attālo Mombasu. Mēs turpinām ūdens stāstu un to, kā vietējie meklē risinājumus cīņā pret klimata pārmaiņām. Mūsu otrā stāsta galamērķis ir Vasini sala. Vasinī neatradīsiet nevienu automašīnu, jo visa satiksme ir ar laivām. Tā ir 3 km gara neliela sala Kenijas dienvidaustrumos pie Indijas okeāna. Tāpat te nav policistu, jo šo salu uzskata par vienu no drošākajām vietām Kenijā. Un nav arī elektrības. Te dzīvo aptuveni 3000 iedzīvotāju, no kuriem 99% ir musulmaņi. Ūdens Vasinī iedzīvotājiem netrūksta, taču zvejas intensitātes dēļ un klimata pārmaiņu rezultātā okeānā strauji sarūka koraļu audzes, jūras zāles un piekrastē mangroves. Okeānam un cilvēkiem tas ir bīstami. The climate changes bring the big impact from these areas because most of the people of these islands are fishermen, yeah? They depend on fishing. So if the coral is dead, there's no corals, there's no seagrass. Because of the climate change, nothing we get. It's a part of our livelihood. Globālās sasilšanas rezultātā nopietni cieš koraļļi. Koraļļu rifus mēdz dēvēt par tropiskajiem jūras mežiem. Tie pārsvarā ir izplatīti tropu jūrās 10–20 metru dziļumā. Mēs kopā ar vietējiem ūdenslīdējiem dodamies apskatīt koraļļus. Inirstam ūdenī, un te atklājas pavisam cita pasaule. Fish, they are there, they're just staying there, their house there, they're just getting babies there, and then after that, when they come grown up, they're just coming this way, and then the fishermen, they get that fish. With that we get, that is just a profit for us in Wasini Island. Koraļļi nodrošina ne tikai barošanās un vairošanās apstākļus zivīm un citiem ūdens organismiem, bet arī piesaista no atmosfēras CO2. Līdzīgi kā zaļie augi. Ali Omars šeit zvejo jau no bērnības, vairāk nekā 65 gadus, faktiski visu savu dzīvi. Viņam ir 2 bērni un 15 mazbērni. Ja kādreiz Kenijas zvejnieki zivis zvejoja ar groziem, mūsdienās tas notiek ar tīkliem, tādēļ nozveju apjomi ir krietni pieauguši. Diemžēl pārmērīgas un neilgtspējīgas nozvejas dēļ plašas koraļļu rifu audzes ir iznīcinātas un pārvērstas zemūdens tūkstnešos. Vienlaicīgi palielinoties ūdens temperatūrai, klimata pārmaiņu ietekmē koraļļi izbalē un iet bojā. Hapa bandarini. Hapa bandarini. Bandarini hivi sasa kwa ile Corolla ni pazuri kama kaonekana. Ilikuwa tabu lakini sasa hivi kwa sababu ile Corolla iko basi samaki zakapatikana bila wasiwasi wote. Hapana shida kabisa. Ni sababu gani ya samaki siku hizi wako wengi kuliko zamani? Sasa tunalinda. Tunalinda. Okay. Omars atbalsta piekrastes koraļļu atjaunošanas projektu, kas uzsākts pirms 7 gadiem. Vietējie iedzīvotāji ar valsts un pašvaldības atbalstu atjauno koraļļu audzes. Tas notiek 2 hektāru lielā teritorijā. Piekrastes kopīgais mērķis ir atjaunot 3 ekosistēmas – koraļļus, jūras zāles un mangroves. These 3 ecosystems are very important. They are breeding grounds for fish and other marine species. And we realize due to climate change, these 3 ecosystems have been adversely affected. So we thought it will be good to preserve or restore them back to their natural setting so that fish can come back. Koraļļi ir kā mīksti dzīvnieki, jeb polipi, kas dod patvērumu Indijas okeāna iemītniekiem. Viņi vairojas bez dzimuma ceļā. Tas notiek vai no polipiem pumpurojoties vai daloties. Ahmeds Muhameds Abu Gaka bija viens no tiem, kas šeit uzsāka glābt koraļļus. Mērķis bija nosargāt dabisko vidi, lai atgūtu zaudēto zivju populāciju. Ahmeds rāda, ka viņi uz okeāna gultnes no ūdens izturīga cementa ķieģeļiem veido tā sauktos klāsterus. Virsū liek cepurītes, kurās ievieto koraļļu polipus. Tas notiek 10 līdz 12 metru dziļumā.
One block about 5 fragments. One cluster can take 45 species of corals. Sākotnēji koraļu polipus audzē tādos kā inkubatoros. Tad nedaudz paaugušos koraļu polipus pārvieto uz betona klāsteriem okeāna dzelmē. Līdzīgi kā zīdaiņus, tos kādu laiku uzmanīgi pieskata. The fragment is like a kid. We have born a kid, so you have to give her arrangement to give her milk, you see. So until when it's come up, it's grown up, then you can live, he can survive itself. So even the coral reef, you have to look after 2 weeks to 3 weeks, you have to do the monitoring. We have to clean with a soft brush because there is algae to make it breathe. Because if not that, then they will die because you will not breathe properly. Once we have done the restoration, we saw, let's say, achievement. Things become good, especially for the fish. Fish, they increase up, they come high, the corals become healthy. Seagrass also the same. Koraļu atjaunošanas projekts pavēra jaunu iespēju daudziem vietējiem, kuri tagad apgūši ūdenslīdēju iemaņas. Agrāk vietējie turistiem varēja piedāvāt snorkelēšanu, tagad arī niršanu un okeāna ūdens vides apskati. Turisms papildus koraļu atjaunošanai ir vēl viens būtisks ienākuma avots vietējiem. Projektā aktīvi iesaistās arī vietējie jaunieši. Pirms 4 gadiem tas novērtēts ar īpašu atzinību visas Āfrikas mērogā. There's a lot of fish, very nice coral, and Wasin Island, our big activity is fishing and tourism, okay? That's why we like the project to plant the coral and seagrass. Even to coral plantation, we teach others from our neighbor, Nkwiro, Shimoni, Vanga, they come to our place. Nowadays, I'm an official, I can teach any other to plant the coral plantation. Yeah, I have a certificate now to qualify, yeah? Aptuveni 20% pasaules koraļu plantāciju atrodas pie Indonēzijas krastiem. Kenijas piekrastē to nav daudz, tādēļ tos nosargāt ir īpaši svarīgi. Koraļu atjaunošana ir finansiāli dārga. What we anticipate or what we would like us to do is to have this project replicated to other areas, not only here in Kwale, but in Mombasa, in Lamu, where there's a shoreline. So if we can get more funding from other development partners, it will be very good. This project is the umbrella. It's the umbrella of all the coast people areas. About 19 landing site people that came here and we trained them how to restore the coral. For example, I've been in Madagascar, I've been in Seychelles, training and give them the advice, not training, in fact, it was not a training, but give the people from there an advice. How can they restore their resources? How they can save the resources through to the restoration, either coral reef or seagrass. Nākamajā dienā mēs dodamies uz vēl vienu būtisku vietu Vasinī salā. Te audzē mangrovis un izveido koraļu dārzu. Šādi izskatās beigti koraļi. Tie ir kā brīdinājums, kas neko nedarot var notikt okeāna dzelmē. Vietējās sievietes ir apvienojušās un apņēmušās atjaunot mangrovju audzes un pavairotās, stādot zemē mangrovju garās sēklas. Turklāt tas notiek jau 3. paudzē. Tulianza mwaka 1978, tulikuwa members 25. Walikuwa ni wamama, wakaanza kuuza nazi,
kuni, maziwa. Then tukaona kuna wageni huwa wanakuja wakichukua mapicha katika hii place. Ndio tukaamua tu form group, tufanye conservation ya hizi mangrove na hizi dead corals zisivunjwe kujengewa. No projekta nopelnītās naudas sievietes var sūtīt bērnus uz skolu, tāpat novirzīt naudu slimnīcai un galvenais – turpināt stādīt mangrovis. Mangrovis auga lēzenās steignēs plūdmaiņām pakļautās piekrastēs. Tās spēj paciest lielu sāļumu un ir vidēji nozīmīgs biotops, kas pasargā un nostiprina okeāna krastus. Mangrovu audzēm ir liela nozīme gan piekrastes stiprināšanā un aizsardzībā pret vētrām, gan arī dabas daudzveidības nodrošināšanā. Bez tam mangrovu saknes aiztur arī sedimentus, kas no upēm ieskalojas jūrā. Hii migoko ina faida kwa sababu hapa tunapata dawa, medicine, hapa tunapata. Hapa kuna wavuvi wanakuja wanavua crabs. Watu wanapata ile ajira, umenielewa? Alafu mikoko pia inaleta mvua, hajikatu wewe inaleta mvua, hewa kaa. Kuna hiyo mambo ya hewa kaa. Divreiz mēnesī šī teritorija aplūst. Tagad esot labākais laiks, lai stādītu mangrovis. Sēklas stādīšanai ņem no lielajām mangrovēm. Waweza kupanda kwa mara mbili. Kwanza ukichuma hiyo mbegu, ukiweka kwa muda kama wiki huwa ni bora zaidi kuliko kuichuma tu na kuipanda kabisa. Alafu na kupanda ni mara mbili. Kuna kupanda direct na kuweka kwa nursery. Na lakini ambazo ziko na guarantee ya kushika ni zile za direct kuliko zile za watalii kulingana na sisi. Zile za kule za kusoma kwa wataalamu wanatuambia tufanye nursery alafu ndo tuweke. Lakini tukifanya nursery si 100% kushika. Nyingi zinaharibika. Lakini za kupanda direct ndo zinashika karibu zote. Interesanti, ka sievietes par mangrovu stādīšanu saņem arī naudu no tā sauktajām CO2 kvotām. Tas ir pasaulē izveidots finanšu mehānisms, lai mazinātu klimata ietekmi. Un tas ir liels atbalsts kopienai, jo palīdz arī izglītot jaunas meitenes. When the visitors come and just give us money, for us, we are just educate the girls here in this island, because long time ago, we have not doing like that. Girls are just staying at home. They're not going everywhere. The parents said when they're going outside, they get pregnant, so they don't like to do like that. Tunafurahia na unatufaidisha pia mara mbili. Hiyo ya kutuhifadhi sisi na hiyo mafuriko, na alafu pia serikali iliambiwa ipande sijui mikoko laki ngapi. Alafu wale ndo watarudi kwa hii group, wainunue na watuachie. Koraļu un mangrovju atjaunošanas stāsts ir veiksmīgs piemērs, kā vietējie par spīti nabadzībai meklē un atrod veiksmīgus risinājumus, lai sadzīvotu ar klimata pārmaiņām. Pārtērēt dabas resursus un noplicināt vidi mūsdienās varam pārāk ātri, taču atjaunot to ir dārgi un ilgi. Lai arī šobrīd šķiet, ka resursu ir gana, varam turpināt tos izmantot kā līdz šim, tomēr ar vienu ir jānovērtē pārmaiņas dabā un vidē. Kā apstāties laicīgi, kamēr vēl nav par vēlu.